Sveiki, mani mīļie tautieši, latvieši, sveiki! Mani sauc Evita. Es, kā jau jūs jūtat un redzat, esmu latviete, kas šobrīd daudz ceļo un daudz kur atrodas, daudzās pasaules valstīs. Šobrīd es esmu Krimā. Esmu uzkāpusi no augstākajiem kalniem, kur var vienkārši kolosāli redzēt visu Krimas un Melnās jūras skaistumu. Šeit, redziet, ir Melnā jūra, tur ir kalni. Un viss notiek tāds skaistums. Tagad ir oktobris, un es plānoju mēnesi būt Krimā, atpūsties un strādāt vienlaicīgi. Viss, kas man ir vajadzīgs līdzi, ir vienkārši pase un portatīvais kompjuters, kas ir ieliekams mazajās dāmu somiņā, un tas ir arī viss. Vienkārši dzīvo skaisti un esi pie skaistām dabas vietām, un vienkārši savā dzīvē, pieņemot pareizus lēmumus, var pilnībā visu izmainīt. Jūs ziniet, patiesībā ļoti daudz apkārt ir cilvēki, kas dzīvo tikai tāpēc, ka tā ir pieņēmusi sabiedrība, kad ir jāiet uz darbu no 8 līdz 5, kad ir jāstrādā tas, kas nepatīk, un saņemt ļoti mazus ienākumus. Ziniet, tie, kas tiešām to vēlas, lai tas tā arī būtu, bet es gribu pateikt tikai vienu lietu, ka cilvēkiem ir izvēle. Izvēle ir tanī, uz ko mēs skatāmies un ko mēs vēlamies panākt. Un tieši šī iemesla dēļ es gribu katram savam tautietim, latvietim, kas runā latviski, kas saprot latviešu valodu, teikt, ka mīļie, ir iespēja izmainīt savu dzīvi. Ir iespējams vienkārši paņemt līdzi kompjuteru, pasi un braukt pa visām pasaules valstīm, redzēt šo pasaulīgo skaistumu, kas ir visā pasaulē, kas ir šeit šobrīd Krimā, kur es atrodos, ir iespēja izmainīt savu dzīvi. Kā to izdarīt? Ko darīt, lai būtu dzīve savādāka? Apakšā zem šī video būs manas koordinātas. Ieiet viņās, iereģistrējieties, atstājiet savus kontaktus, un mēs noteikti tiksimies. Vai arī atrodiet mani Skype'ā vai kādos no sociālajos tīklos, un es noteikti ar jums satikšos internetā, izstāstīšu, kas ir jādara, lai varētu šādi arī jūs dzīvot. Jo patiesībā mūsu dzīve ir tikai mūsu rokās, katra pilnīgi individuāli cilvēka rokās. Un ja jūs šodien pieņemsiet lēmumu, ka jūs gribat kaut ko citu, kaut ko savādāku, tad var jau būt, ka pēc pavisam īsa brīža jūs arī atradīsieties skaistā vietā, skaistā vidē, ar interesantiem cilvēkiem, ar cilvēkiem, kas ir pozitīvi un atvērti īpašām iespējām. Un kāpēc ne? Un jūsu dzīve arī izmainīsies. Tieši šī iemesla dēļ atrodiet mani, izejiet uz maniem kontaktiem un sadarbosimies. Un noteikti es jums palīdzēšu. Pagaidām tā, uz tikšanos!